26. novembrī Saldū pirmoreiz Latvijā notiks sievietes un vīriešu boksa mačs. Šīs avantūriskās idejas iniciatora nav neviena cita kā armēņu izcelsmes latviete Agnese Boža, kura ringā tiksies ar Lietuvas boksa pārstāvi Ķēstuti Tervidu. Boža ir pasaules čempiona universālās boksa organizācijas versijā, kā arī latviešu čempiona boksā. Agneses treniņā satikām arī Mairi Briedi, kurš šobrīd gatavojas Bigger and Better fināla turnīram. Vaicājām viņa viedokli par šo avantūru. 26. novembrī Agnesei Božai būs cīņa ar vīrieti. Ko domā par viņas šo trako ideju? Ideja tiešām ir traka, jo vīrieši ir mazliet savādāk boksē nekā sievietes. Viņi mazliet agresīvāki ir, bet kaut gan sievietes jau arī dažs ir agresīvas. Bet par Božu, ko es varētu pateikt, es cerams, ka viņi sagatavosies līdz tam laikam diezgan nopietni. Bet atkal, sievietes boksē ar sievietēm, vīrieši boksē ar vīriešiem. Tas arī tā. Tas varbūt šovam būs varbūt interesanti, bet kā pašai cīņai, es domāju, Božai būs grūti. Bet es nezinu atkal, kāds būs pretinieks. Varbūt sasitīs vienos vārdos. Kā tu personīgi vērtēji sievietes cīņu ar vīrieti? Tas ir pieņemam tam? Nē, tāpēc, ka es nezinu, es nevarētu boksēt tā. Kaut kāda viņa nebūtu, jo tā ir sieviete. Jā, sievietes zemdē bērnus, un lai mēs viņus vīriešus sistu, mums viņus jāizsargāja, nevis jāsat. Arī Agneses treneris Vladimirs Korovins atzīst, ka līdz galam tomēr neatbalsta шādu циню. Я против. Но не должно быть женщина драться с мужчиной, не должна. Но она очень хочет. Это ее выбор. И, может быть, с первого раза я хочу, чтобы она доказала себе, права она или не права. Я считаю, что она не права. Ringa malā aprunājamies arī ar pašu šova dalībnieci Agnesi Božu, kura vairāk pastāstīja par motivāciju boksēties ar vīrieti. Čau, Agnes, kā jūties? Čau, jūtos labi. Gatavojos cīņai. Esmu labā formā. Klausies, kā tev tā tik traka ideja ienāca prātā cīnīties ar čali? Tas priekš manis jauns izaicinājums. Man Baltijā nav vienlīdzīgi pretinieši starp sievietēm. Tāpēc es nolēmu, ka labāk būs aizvadīt cīņu čali, nekā vinnēt neatbilstošu klases meiteni. Sen jau radās tāda ideja izpūkties ar čali, jo man liekas, ka Latvijas sabiedrība to īsti nevar pieņemt. Pasaulē tāda pieredze ir, un kad man šī doma radās, es zināju sabiedrības noraidošo attieksmi, kāda būs. Bet tā ir daļa no šova. Tieši tā. Klausies, un tas čalis, ko tu vari patasāstīt par savu pretinieku? Pretinieks ir jauns. Mēs esam vienā svārā. Viņš ir viennozīmīgi ātrāks. Bet man ir lielāka pieredze. Un līdz ar to es domāju, ka tā būs principiāla cīņa. Jaunība un spēks pret pieredzi. Ko saka tavu ģimeni par tavu izaicinājumu jauno? Bez komentāriem. Un treneris atbalsta tavu šo visnotaļ trako ideju? Nē, neatbalsta, bet es zinu, ka 26. novembrī viņš būs ar mani. Tu nav žēl savu seju? Piemēram, jau čali, kā mēs runājam tikko ar Mairu Briedi, un viņš teica, ka vīriešu sitiens ir daudz spēcīgāks par sieviešu. Man liekas, ka, protams, risks ir liels. Jūsu cīņa notiks ķiverēs? Mūsu cīņa notiks bez ķiverēm. Viņa notiks 4 un 3 minūtēm vīriešu formula. Es nebaidos par savu seju, jo, kad cilvēks baidās par savu seju, viņš baidās, lai viņam netiek salauzts deguns. Manējais ir lausts 5 reizes, un tāpēc tas man vairs nebiedē. Vīriešu sitiens viennozīmīgi ir spēcīgāk. Tam tā ir jābūt. Es netaisos nevienam pierādīt, ka tā nav. Es netaisos nevienam pierādīt, ka es varu uzvarēt vīrieti. Es pieņemu vīriešu pārākumu fiziski, bet tā pašā laikā tā būs interesanta cīņa. Tu pirms tam izteicies, ka tu centīsies nakautēt šo čali. Cik reāli tāda iespēja ir? Tavs sitiens ir atbilstošs tādam līmenim, lai noguldītu čalu uz ringa dēļiem? Jā, viennozīmīgi, tāpēc, ka es esmu sportā 10 gadus, es daudz trenējos, es daudz strādāju pie tā, un man nekad nebūs auguma priekšrocības, līdz ar to es lieku visu uzsvaru uz spēku.
Un galva mums visiem ir vienāda, sievietēm, vīriešiem, smagsvariem, viegliem svariem. Tā kā ir iespēja. Ja tas nenotiks, tad viņš vinnēs pa punktiem visticamāk. Nu ko, 26. novembrī visiem ir jābūt saldū, lai redzētu, vai Agneses Božas ambiciozais lēmums bija pareizs, vai tomēr ne. Jānis Eisaks, Kristaps Driķis, sportcentrs.com.